Šoreiz stāsts būs par to, kā mēs bērniņu atradinām no krūts un kāda ir nozīme pieniņam tad, kad bērnam jau ir gads. Un jau pāri gadam vai mums ir jāpiedāvā maziem piens vai tomēr varbūt varam bez tā iztikt. Skaidrosim, kā tur ir. Dabiska mazuļa attīstība piedāvā HIP. Kopumā varoju gadu un mēnesi. Mērķis jau bija grūtniecības laikā kādus 6 mēnešus maksimums. Bet jā, pienāca tie 6 mēneši. Es sapratu, cik tas ir īstenībā viegli. Tev nav jātīra pudelītes, tev nav jādomā par maisījumu, tev nav jādomā, jebkur tu vari pabarot, tas ļoti ērti. Bet, jā, pat cik es nevarēju atslaukt, viņš man neņem nekādus maisījumus, līdz ar to, man visu laiku fiziski viņam jābūt blakus. Es nevienā brīdī nevaru izskriet un kaut kur aiziet. Un kaut kur ap 11 mēnešiem Kaspars vienkārši izdomāja, ka viņš vēlas tikai vienu krūti ēst. Es nezinu, vai tur jau piens samazinājās, vai viņam bija ērtāk, vieglāk. Ērtāk, jā. Viņš pats atbilda, ne? Jā, un līdz ar to kaut kādus 2 pēdējos mēnešus es viņu baroju ar vienu krūti. Un tad es sapratu to, ka, nē, jāmēģina varbūt tās ir vēl vienreiz piedāvāt maisījumu. Es nezinu, vai viņš garšoja kā piens, vai arī tas, kad bija tomēr vairāk, no pudelītes ir ērtāk, daudzāk un ir sāta sajūta lielāka. Jā, un tad uz gadu vecumu viņš jau man naktīs ēd piena maisījumu. Mātes piens ir tātad pirmo pusgadu, tas ir 100%, pēc tam no 6 līdz 12 mēneši, tie jau var būt 50%, un pēc tā gada vecuma tā var būt 1/3. Ja bērns kārtīgi ēd visus pārtikas produktus no visām pārtikas grupām, tad jau var skatīties. Piemēram, bet ja bērnam ir kāda pārtikas alerģija, piemēram, piena olbaltumvielu nepanesība, un tie piena produkti ir izslēgti no ēdienkartes, neēd vairāk ne mātes pienu, ne maisījumu, tad var skatīties arī šos maisījumus, kas ir domāti virs gada vecumam. Jo pēc vadlīnijām bērnam īstenībā būtu šis speciālais piens jāsaņem tātad līdz 24 mēnešu vecumam, jo tas ir posms, kad viņš straujāk auga, attīstās. Un, protams, šis piena maisījums vai mātes piens nodrošina vislabāko to aizsardzību pret dažādām infekcijas slimībām, kas ir būtiski, tīpaši augošiem organismiem. Principā mums ir vakarā. Uz nakti viņam ir ietpiens. Mums zoba augšana, principā, es nezinu, no kaut kādiem 3 mēnešiem, un diezgan tāda traka, jo viņam sāp, un viņš man neēd vispār neko. Tāpēc arī bija ļoti priecīgi, kad es tanī posmā baroju ar krūti, jo viņš man atteicās pilnīgi no jebkā. Viņus 8 mēnešos neēd neko, tikai krūti. Un tagad arī ir tāda posma, kad ļoti sāk augt zobi un sāp, tad viņš ēd tikai pienu. Bet ir jāskatās, protams, citreiz atkal vecāku sūdzās, jāēd to pienu, tad atkal ir tā, ka lielo cilvēku ēdienu tad vairāk negrib, jo ir taču tikai tas pieniņš, un tur ir jāatrod tas līdzsvars, jo mums tomēr ir jāiemāc viņam ēst dažādu faktūru ēdienu, ar dažādām garšām. Kad tu sāki domāt par to, ka tu varētu atradināt viņu no krūts, tev šķita tas tāds grūts uzdevums? Viņam ir bijušas vēdera problēmas, tās kolikas, viss tā krūts bija tā, kas viņu mierina uzreiz. Un tad man likās, nereāli, kā es viņam tagad atņemšu to, kā. Bet, tad es atmetu to domu, ka tie nebūs tikai 6 mēneši, ka tas būs ilgāk, un es arī to varēju atļauties, jo es dekrēta atvaļinājumās paņēmu pusotru gadu, es biju mājās, līdz ar to man nebija jāskrien uz darbu un nebija jādomā, kā, tas ir jānorauj visu nost. Ko tu darīsi? Jā. Mēs varam pakāpeniski pēc tā gada vecuma pakāpeniski ievietot tos govs pienu vai kazas pienu mēs varam, taču ir jāatcerās, ka govs pienā, tātad, ja maisījumos un mātes pienā ir 1 līdz 2 gramu olbaltumvielas, tad uz 100 gramiem, tad govs pienā tie ir 3,6 gramu olbaltumvielas, kas ir 2 reizes vairāk, un liela olbaltumvielu slodze mazajam organismam īstenībā ir ļoti liela slodze, un arī šī intensīvajā augšanas periodā ir arī pierādīts, ja mēs piedāvājam par daudz šīs olbaltumvielas, tas var radīt arī noslēdz pēc tam tālāk dzīvē uz liekā svaru un aptaukošanās attīstību.